Mana māja, mana pils, tas bija šeit pie mums, Prosevetikus, jā. Un nāca amerikānis iekšā, viņam tā māja bija, teiksim, amerikāniskā domāšana, jā. Viņam tā māja, ko māja, 3 gadi šeit, 3 gadus tālāk, viņa māja nekāda vērtība, faktiski nav kā tāda. Mēs sarunājamies ar Māru Avotiņu, tā ir Dats Salnājs, es Mārs Olta, un mēs esam koks turpinājumā. Mēs jau sarunājamies? Jā, protams. Tu interesanti doma pateic par to, ka mums bija māja pils, tas nozīmē vienreiz uzbūvē, uz visiem laikiem palika. Un vēl bērniem paliek, un bērniem. Jā. Tikai, pēc mazāk bērnu cims turbūt. Jā, bet tagad tā traģēdija, vecākās paudzes traģēdija, manas. Kāpēc? Nē, traģēdija kāda, jaunie cilvēki grib savā mājā dzīvot. Tās mājas mantojamība, es domāju, vairāk nav tik aktuāli. Es esmu dzirdējis, ka jaunie cilvēki vispār negrib dzīvot, uztraukties par kaut kādām mājām, ka viņi nebūs kur dzīvot, viņš dzīvo nost. Un tas iespējams mainās ar vecumu. Vecums, arī, jā. Taisnība. Jo dzīvokli ir ērtāk. Protams, nav problēmas. Jo viņi jau redzēs, kā tu nav problēmas, es dzīvoju 3. stāvā. Un tagad, kad sākās sniegainais laiks, izrādās visi māja cieši no tā, ka mēs daudzām kājas kāpjam pa trepēm augšā. Un es esmu nedaudz audiāls, man patīk muzikāls skaņas, un es to balsu un atbalstu un to daudzoju, un viņa atsitienu man tas patīk. Izrādās, ka ir pensionāri, kuriem vienkārši tas dara traks. Bet ja 7 cilvēki to dara visu Jā, laiku. mēs daram 7, jā. Jā, tas ir labāk saka, ka paši, ka jūs neesat 1000 kājas. Es domāju, ka viņam vajadzētu dzīvot 3. stāvā, bet ir taisnība, es ieklausos un mēģinu, bet tur ir tas joks, jā, dzīvoklis, bet nē, dzīvoklī katra, es nedrīkst teikt čura, bet viņi drīkst tev aizrādīt, kā tu tagad dzīvosi kopēji, aizējot pa savu dzīvokļu durvīm, tas tev netraucētu? Dzīvoklī dzīvotājs, viņš dzīvo, viņš domā, kā es savu laiku varētu īsināt. Jā, es atnācu mājās, un man jādomā, kā es savu laiku varētu īsināt. Mājā, ja tu dzīvo, tu to savu laiku, atlikušo laiku, jā, pēc darba, tev ir ļoti vienkārši, kur noīsināt. Jo darba nekad nebeidzas mājā, vai ne? Jā. Un tas ir skaisti. Es tev nevaru lūgt noīsināt savu darbu, noņemot nevis telefonu, bet pulksteni no rokas, jā, viņš klapēc, mums būs grūti dzirdēt. Nepatīk? Nē, viņš skaņā ieskaidrs. Kā es klapēju patīk? Kā es klapēju patīk? Es vienkārši jau zinu, ka viņi paliks. Tātad, tu saki, ka tavā laika cilvēki, varēja nolikt uz galdu, viņš bija interesants pulkstenis kaut kāds. Es nesportoju. Nesportoju, jā? Šobrīd es nesportoju, tagad nevajag. Bet ir tas, kas saka priekšā, ko mēs šodien izdarīsim, lai labi justos, un tā tev uzrunā tas modernais laiks, ka tev, piemēram, pulkstenis. Man viens čoms, kurš speciāli nopirka, tāpēc man nepalikt rasnes, jo pulkstenis viņu triec. Nē, es drīzāk sevi kontrolēšanai. Es teiksim tā, es neiedziļinos, ko viņš man tur rāda, bet es pats, teiksim, pamosos un skatos, visi zilējā. Labi, es izgulējies. Patiešām esmu labi izgulējies. Man nav šitā... Visi zilējā? Visi zilējā. Jā, bet tad, kad es sarkanajā, jā. Tu piecelies un nāk, cik mods, viņš tev sarkanajā rāda. Bet tā ir kas notiek? Sliktas un gulē. Un tad brīdī onkuls Sems, jo tu esi tā laika vecumā, kad tu zini, kas ir onkuls Sems, nospiež saviem visiem pakļautajiem, tagad liekiet viņiem mest, nedēļ, ka viņi slikti ir izgulējušies, vienkārši liekiet vienalga, kā viņi ir izgulējušies, un tu sāc justies slikti. Un tad izrādās, ka viņš ir ietekmējis tev labsajūtu ar savu subjektīvo viedumu, jo tas vied pulkstenis ir bīstams. Jā, bet viņš ir mobilizējošs. Man viņš patīk, man patīk. Baigi interesanti bija, jā. Es badmintonu spēlēju. Jā. Es esmu tāds fanātiķis, ka tagad mums tagad par doktoriem, lai es saku, čiņī ceļš, jā. Jā, lai to var izdarīt, var turpināt. Jā, lai kaut ko var darīt, jā, bet, teiksim, sev pastīties, jā, tu piedalies pasaules čempionātā, tur seniori, jā, Eiropas čempionātā, tu tur piedalies, jā. Un tu jūties, prīmā tu jūties, izēj uz laukumu, pasties pulksteni. Tajā pulkstenīši tas puls 150 jau. Daudz. Ja? Un tā jautri paliek sev, jā. Kā tas ir pilnīgi mierīgs kā franču buldadziņš, jā, mājās, jā. Bet ir pulsa du. Ja? Bet tas ir tas iekšējais, man stāst, ka vīriešiem... Tas ir dialogs ar sevi. Jā, vīriešiem tā ir vājā vieta. Kā tu jūties? Kā es jūtos, zinu, kas man jāizdara, un es izdarīšu. Kā jūties? Es vienmēr saku bedova. Es saku, paprast kaimiņiem, es dzīvoju dzīvoklī. Jā, tā kā, nē, pulkstenis nav nekāda vaina. Es zinu, ka cits nesā 2 pulksteņus, labās rokas nesā šito, un kreisās puses nesā Rolexu, jā. Nē, man tā tikšanās juristi bija, jā, viņš faktiski, jā, uz kreisās normāls pulkstenis, tā kā pienākās, jā, bet labājas sporta pulkstenis, jā, viņš ir gargabalnieks. Jā. Un viņš tās, fanātisks gargabalnieks, kad viņi runāja. Tad uz vienas rokas ir status.
Jā, es esmu jurists, labi situēts advokāts esmu, jā, no es esmu stingrs sportists. Bet savākos kopā to ar kaut kādām koku būvniecību, tas ir tā, ka Rolex, es zinu, ka mēs aizbraucām uz Taizemi, mēs varējām nopirkt Rolex, kur nemaz nevarēja atšķirt no oriģinālā Rolex. Kādi jāk čakarēt, Bobi? Ja mēs varam paņemt uzlikt Taizemes Rolex, kurš maksā $150 un mērīt dzīvot. Kāds gribēja to sadalīt ar koku būvniecību? Koks ir koks, bet visi koki nav vienādi. Un koku var uztaisīt? Nē, tad drīzāk vajadzētu salīt koks un kaut kas līdzīgs kokam, jā. Tas ir koku izstrādājums. Mēs tas ir tas, kurien iet industrija. Labi, mēs šobrīd esam tie, kas strādājam ar koku, jā. Mēs, klāsters, koka māju būvētāji, mēs strādājam ar koku. Jā. Bet industrija iet uz ko? Atbrauc lielo izstādi, tur līga. Nagi? Nē, industrija iet uz ko? Nozāģē baļķi, samaļ skaidās, salīmē skaidas. Un pasniedz, ko vajag. Jā, un ideāls koks. Koka izstrādājums. Vēl turklāt dara to droši vien ar ūdens līmi, kaut kāda emulsijas, lai vispār nevar. Nu jā. Un kam tas vajadzīgs? Gala patērētājiem, kurš grib... kā ir prognozējums iznākums? Jā, tie pareizi pateikt. Jā. Prognozējums iznākums. Ir kaut kādas fizikālās īpašības, ko viņš līdz ar to garantē. Jo, ja tu pēc no Jāzepa... Un visi strādā, visiem ir darbs. Ja tu pēc no Jāzeps neko nesaprot no mēnesi fāzēm, un viņš vienkārši ielaiž kaut kad pavasarī, viņš nocert lapkoku un grib viņu pārdot kā iedzīgu koku. Tad pat laikā, ja Juris gāja tukšā mēnesī ziemā, kad ir apstājies, viņš viņu cirt un koks, divi dažādi. Šeit viņš iegūst vienu to pašu, un es zinu, pa ko es maksāju. Jā, skumji, ne? Ļoti skumji, bet industrijā tas ir vajadzīgs, jā. Senos laikos, kad mēs sākām, pirms 30 gadiem, mēs tikko augustā nosvinējām, jā. Varbūt septembrī, augustā nosvinējām. Rudenī. Zemgales tehnoloģiskā centra jubileja? Jā, mums 30 gadi ir, jā. Un mēs sākam guļbūvēm. No 91. gada? Jā. Tas mafiozi laiks, ja. Tieši tajā laikā mēs sākām. Tieši tajā laikā. Tā, kad amānieši dzenāja mūsējos par doma laukumu, tad man vajadzēja iet reģistrācijas apliecībai pakaļ. Jo mēs, piemēram, man vajadzēja doma laukumu uz rādio māju, tur viņiem... Viens no pirmajiem sijātā tas ir bijis, 25 gadi, 30, jā, tas ir tas. Kur tāds ātrums un apņēmība tajā laikā? No badmintona neredzi? Tie bija laiki. Tie bija laiki. Ai, tas ir... Jāaiziet pagāj. Kurš tur otrdien atgriezās, bet piekdien nebija pieejams? Jā. Tu tikai tagad teici, ka... Vēl nav pielicis, es tikai nopietni seju. Jā, lūk, jā, tā kā tur ir ļoti daudz, kas stāstīt, ir ļoti interesanti. Bet tā īsumā, man interesē, jo es tajā laikā biju vēl bērns, un tā nebija mana problēma. Es esmu dzirdējis to stāstu, ka 90. gadu un neviens cits to nevar pastāstīt. Kaut ko tādu izdarīt, tad tie juku laiki bija tiešām tik pamatīgi sajukuši, visas padomju sistēma ir beigusies. Citas sistēmas vietā nav. Un tu izdomāji, tā kā davai biznesu. vai tā bija? Nē, koku mājas jau varēja būt arī tas, kas liekas, ka nav pilns rublis. Kas tad ir? Jebkuram procesam vajadzēja kaut kāds grūdienis, jā. Tas ir negatīvs, pozitīvs, bet kaut kāds... Jā, aiziet. Un man tāds bija. Un tad bija jāķepurojās. Un tad cilvēki noticēja, ka tu ķepurojies, jā. Ka tu ķepurojies, ka tu neesi krāpnieks. Un tad ir atkal veiksmes stāsts, jā. Ko paprasa, ko tu vari? Es saku, es to varu. Saku, tu esi vinnējis konkursu. Kā vinnējis? Tu to vari, citi to nevar izdarīt. Jā. Kas ir tas? Operas parkets. Nacionālajā operā, visi skatītājs zāles grīdas, ir ražotas, izstrādātas un iebūvētas no Zemgales tehnoloģiskā centra, no mums. Labi. Opera. Ejiet uz operu, skatieties, kāds parkets vēl joprojām kalpo. Tur ir tāds stāsts, tāda uzticēšanās, teiksim, no tiem, kuri mums aizdeva naudu, no bankām, jā. Ja mēs kārpējamies. Jā. Mēs ņēmām kredītus par tādiem procentiem, kas jums vienkārši pat prātā neienāk, un jūs pat nestādaties priekšā, par ko ņēma veikli puiši no Vācijas cina riepas, nevis pirka, bet nolasīja no skābarības tiem. Lai plēvis nelido pa gaisu, vai? Jā, tos nolasīja, un šitien tur tirgoja pa labu naudu. Viņi paņem no sākuma kredītu, jā.
Es paņēmu to kredītu nekustamam īpašumam. Jā. Iegādēji. Ja? Nu, citiem vārdiem, tas pilnīgi stulbs. Nu, pilnīgi stulbs un pilnīgi jocīgs. Jā. Bet operā, operā tas ir mūsu stāsts, un tur mēs sapratām, kas ir koks. Tur mēs sapratām, kas ir būvinženieris vārdu tiešajā nozīmē. Jo, ka mēs teicām, nu, teiksim, mēs runājam ar pāriem koku speciālistiem puišiem, kur mācājās, es esmu būvnieks. Bet tur ir zēni, kas mācās koka zinības. Un saka, ko klausieties puiši. Es vienēju tenderu. Es parketu likšu. Un kāds būs? Saka, nu, man būs 12 centimetri plats un 24 centimetri garš. Šik, man tas jocīgs. Tu kapu sevi izdarīsi. Kā tu tiksi galā? Jā, tādu parketa dēli nevar uztaisīt. Jā. Nu, plats diezgan garš. Staigā. Nu, tieši tā. Staigā taču. Izplēšās, saraujās. Viņš ļoti plats. Čīks, šķirbas operā, čīkstēs grīt, tu lītās. Kur čīkstes? Neviena krīda nečīkstēs. Nu, stāst tā. Nu, lūk. Un mēs arī, tagad kapu esam izrakuši. Labi, skatīsimies, kas viņu sanāk. Pirkām dēļus, un tas ir skumjš tās sakāli, jā, ka tu runā jaunas ozola gatves un ozola birzes, jā. Un cilvēks saka, man nav nauda, lai sakārtotu zemes grāmatas, papīrus, ja, lai viņus visus nogāstu, un tad nopirkšu mašīnu. Tie skumji stāsti, mēs laikos vienkārši līdz sirdsdziļumiem. Ja. Nu labi, bet mēs dēļus pērkam un kaltējam. Kāds cits stāsts, kur es pa durvīm izmetu vienu profesoru ārā, tāpēc, ka viņš neteica to, ko es gribēju. Viņš stāstīja to, kas rasīgi brošūrās. Un brošūras mēs arī lasam. Bet tu negribi brošūras tādā gadījumā? Nē, man nevajag vairāk brošūras. Lūk, ja. Un tad mēs uztaisījām pirmo paraugu. Par to, kā mēs viņu ražojam, neviens vēl joprojām vistuvākie mani draugi, līdzgaitnieki, pēc šām ne tie, kas ir manā rūpnīcā, bet apkārtējie, ja. Viņi netic, kad es viņam stāstu taisnību, kā mēs to parketu ražojam. Bet priekš manīm ir svarīgākais, ja kāds pasaka, to nevar izdarīt. Kā nevar izdarīt? Kā nevar izdarīt to? Galva domā tāpēc, lai kustinātu to smadzenes priekšā. Ko var izdarīt? Bet atgriežoties pie tā parketa dēļa, mēs uztaisījām parketa dēli, un mums notiek tas, ka mums viss piekodināja. Lāpsas dūriens kāpā, mūsu dēles tā kā tāda bļodiņa sametās un vispārējais. Bet mēs esam būvnieki, mēs neesam tikai koknes speciālisti. Un tad mēs faktiski pirmie Latvijā sākām frēzēt iekšā, nevis zāģēt. Citi zāģē vēl joprojām. Kompensācijas kaut kādas. Jā. Ko izstāstiet man? Šķirbiņas, kuras nokompensē to, ka tas dēlis grib griezties. Sadals spriegums. Gropīt iebliez iekšā. Un nomierina viņu. Viņš nomierina. Jā, lūk, pat to gropīt, kur tu tikko rādīji, tā ir zāģēšana. Tā ir iezāģē. Jūs frēzējāt? Mēs frēzējam, lai gals būtu apaļš, nopaļots. Oho. Lai tur neveidot to, radiālās lietas arī. Jā, tangenciālais spriegumi. Jā. Jo tas uz tiem stūriem sakoncentrējas spriegumu, un tur plaisas, tu dod vietu, kur plaisam rasties. Labi. Lai tas mums nebūtu, mēs viņu taisa frēzējam apaļu. Tas bija trešais profesors, kas to pateica. Pirmais nevarēja vispār, otru izmet pa durvīm ārā, trešais pieslēdzās. Trešie bija mēs. Paši. Jā. Tev ir kaut kādi grādi? Cilvēki, kas tev... Grādi. Cilvēki, kas tev ielika to kaut kādās augstskolā, ielika tās zināšanas, vai vismaz veidu, kā domāt? Vai tas ir tā unikālā iezīme, ka tu vienkārši tā kā izmanto? Mēs katrs esam unikāls. Es skatos, jums jūs iet unikāli. Unikāls cilvēks. Labi, bet tāds kā jūs sanāk uz Sibīriju sūtīt? Jā, mani radinieki ir tur izsūtīti arī, jā, viss kas tur ir. Jo tāpēc, kad ja tu sāc domāt par daudz, tad tur jau tas joks? Jā, domāt par daudz, un tas arī ir, kāpēc padomju produkts. Es esmu padomju produkts, jā. Kāpēc? Mēs arī, man dažreiz riebjās, kā es domāju. Jā, bet padomju produkts ķirurgs varēja uztaisīt operāciju virtuves nazi. Smadzenēs auzēja izgriezt. Es vulgarizēju, jā. Doma skaidra. Jā. Tagadējais Latvijas ķirurgs negriezīs. Nekad neiedrošināsies. Jā, tāpēc, ka uz viņam jau sloks ir, tur atbildības sloks, un viņš nezinās, kā to rīkoties. Mums padomju produktiem mums bija jāmāk.
Jo bija Ja tu tikai gribēji nazis. nokrāsot grīdu, ja tu gribēji nokrāsot grīdu interesantā krāsā, nevis brūnā, bija jāmāk sajaukt tās krāsas. Es, protams, atceros, ka mamma tēta krāso guļamistabā kaut kādas neparasts krāsas, koka līstīts, viņi jauca kaut kādu manu gošu krāsā lika iekšā, bet tagad liekas, come on. Jā, aizies veikalā, tad tu sajauks mašīnā vai jebko, atrofējās cilvēks. Viņš kļūst kūtrs un negrib vai domāt vai ko. Un arī zini, baidās. Es taču nevaru jaukt gošu, kurāt krāsai sajies bet tas ir to saka tavs padomu iekšējais produkts, tāpēc, ka viņam tā vieglāk dzīvot, kad mēs esam atapīgāk. Tu jau nevar zināt, kurā brīdī tad nostrādās, redz, tā ģenerāli tad viņa aizies citā virzienā. Jā, jebkurā veidā. Jebkurā veidā, tikai jābūt ir izķeparošanās. Tas gan ir aspekts. Jā, vienmēr ir krustcels, ir ceļš, visiem viens, bet viens iet pa ceļu, otrs iet pa labo grāvu, un otrs iet pa kreiso grāvu. Cits peld to pašu gabalu. Pa lielu apkārtceļu. Grāmatieši vienmēr ir ūdens. Pavasaros ūdens, jā. Un tad ir krustcels, un tad izvēlies. Apmēram tā bija atkāpe. Par parketu pabeidzot, izlīdzinājāt spriegumu. Gribu teikt, uztaisījāt no tik lieliem dēļiem operātoru. Jāiet būs skatīties. Jā, skatīties, jā. Tas ir tas, ka jūs skatāties uz skatuvi, tas ir ļoti labi un tas ir pareizi, jo tur ir tie mākslinieki uzstājās, kāpēc jūs ejiet. Bet, ir interesanti arī pastīties uz sienām, uz grīdām, uz visu riņķi apkārt, jā. Man patīk tās pusapaļās, tās ejas, kurās var redzēt. Kas tur bija pirms tam? Uz tās operas Latvijas laika grīdas. Kaut kāda vecas parkets, kuru vajadzēja nomainīt. Kas tas ir? Tur saprotiet, katram jūsu jautājumu ir stāsts apakšā. Mums jāstīkās tā otrdienā. Tad mēs varam nedēļu runāt. Labi. Bet, ja runā par to, vai kāds ievēro, labi, tu uztaisīji neticamu parketu, bet visi jau skatās uz to skatu. Kāds ievēroja, ka jūs šitādus pigos dabūjāt gatavus? Vai kāds novērtēja? Jā. Liesma Markova. Viens cilvēks. Arhitekta. Nē. Labi, es jau. Nē, tā nav. Es viņu gribu nosaukt vārdā uzvārdā, tāpēc, ka viņi savas lietpratēji un speciālisti, un faktiski viņi man uzdeva to jautājumu, ko es varu izdarīt, ko mēs varam izdarīt, un es pateicu, ka mēs tādu varam uztaisīt. Viņi pasties, ka tas ir autentiskāks, tuvāks tam, kas tad nos laikos bija parkets, nevis šauri 3 centimetru dēlīši. Kas vēl? Tagad tu taisi ārējās fasādes no parketa dēlīšiem? Nē, mēs piroja telpas un atgriezumiem sataisījām no tiem brāķētiem, kurus bijām izbrāķējuši. Tāpēc, ka brāķētais, 10 centimetri īsāks vai bišķi šaurāks nedara. Savukārt tu sakrāji pietiekoši partiju un bliez iekšā, un tas tīrs koks. Jā, tīrs koks, bet fasādēs īsti negribētu teikt, ka mēs pirms lāviņas taisījām, bet tas arī ozolu neliek. Melnvalds, apse. Jā, liepa. Jo ozolam ir tāds specifisks smaka. Jā, tanīni. Kas sakarst? Jā, tanīni. Tad, kad viņš sakarst, viņš pēc virtas, slapjums un vispārējais. Jā, tad, kā ozolkoka mucā visīšu klapā. Jā. Tas apmēram tāds, ģēls visīšu variants, ja tu iedomājies to visu, tas ir tas. Ienesums. Dzērienam. Tas nav tas, ko pirtī vajadzētu sasmaržot. Jā, tā kā, jā. Viņš arī dedzināt, varbūt arī nededzināt labkoks. Jā, bet tad tie stāsti, kādu tu... Vai tie sāpju stāsti vai kas, ka tas cilvēks, viņš priecīgi, teiksim, viens lielās es par šitādām naudām, melnozolu. Mans vecs tēvs noracis zemē bija melnozolu. Jā, 100 gadus tur turējis, jā. Un es mazdēls, jā, ņem vienkārši tur notirgoju uz Vāciju. Nopirku Volkswagen. Jā, Volkswagen viņš nenopirka, tas bija cits. Tas kā nogriež tos ozolus un tikai tāpēc, lai mašīnu nopirka. Kaut kas tur ir jocīgs. Tas ir Laumaņa Indrāni. Tieši tā, pilnīgi, jā. Bet es ticu, ka šodien tā nav. Tur varbūt izstāstīja, ka šodien samaļ viss skaidās un uzpresē kādu plācītu grib. Jā. Tie mašīnu pirkšanas stāsti, es vēl nesen tieši dzirdēju vienu, kad nocirta mežu, bet, nevis tāda ilgtspējīga saimniekošana notika, bet tika nopirkts auto, kas tur, kā visas mašīnas beidzas. Es nezinu, grūti teikt. Mēs ir jācērt, tas ir bez šabam, mēs ir jācērt. Jācērt lēcīgi un vispārējais. Kā tu skaties uz to zaļo kursu, kas tagad mums nāks, kāds ir vispār? Kā vilnis. Ja tas mums neietekmē. Kas ir zaļais kurs?
Eiropas zaļais kurs. Kas ir Eiropas zaļais kurs? Eiropas zaļais kurs ir tie, ka tagad tiek pavilkt strīpa, un mēs klimata tos nepieciešamos parametrus līdz 2030 vai 50 gadam sastapsim šakatā. Un manā subjektīvā izpausmē tas, ka mums tagad degviela maksā tik, cik viņi maksā, tas, ka autogāze ir 80 tikpat, cik 1 litrā maksā autogāze, tas ir tas, kā mūsu ekonomisti piegriež, lai mēs gribam to, ko mēs varam atļauties. Nevis. Mēs ļoti gribam zaļā kursa noteikumus viegli pieņemt. Skumjākais ir tas, ka Latvijā lietas, kuras tikai sāk attīstīties, tiek pavilkt strīpa, un tagad viss sāk iet no gala, jo visā attīstītajā Eiropā esot daudz lietas, kas jau ir nostrādājušas kādu laiku, un vieglāk ir novilkt strīpu, tur jādod kredīti, un tad vai viss atkal pa jaunu. Tā es esmu dzirdējis to banālo stāstu par to zaļo kursu, bet tas koks, es domāju, ka acīm redzot būs kaut kādā veidā iekšā, un viņš ir milzīga slodze no tiem betoniem, no tām dzelzs ieguviem. Koks ir daudz iedzīgāks. Nē, viennozīmīgi daudz iedzīgāks tas ir, un es tam piekrītu, un man pa grāmatas iet mājā, viņi zina, ka tā ir no koka būvēt, jo viņi jūt. Kaut ir nekas tur nav redzams, ka no to koka, jā. Bet mežs ir druva. Druva ir jākopja. Pienāk laiks, ka viņi jānokuļ. Un viņš jānocērt. Un kurs nekurs nocērt iesēja nākošo. Kāpēc tu nosauci Zemgales tehnoloģiju parks? Centrs. Zemgales tehnoloģiskais. Kāpēc tu nosauci Zemgales tehnoloģiskais parks? Nevis centrs. Kāpēc tu nosauci Zemgales tehnoloģiskais centrs? Perfekti. To, ko varēja nosaukt par druvu? 30 gadu atpakaļ. Jā. Tie bija citi laiki. Jā. Bet viņš paskaidro to, ko es daru. Viņš sākotnēji viņš neilgpriekš tā, ka tagad šie džeki ņemās ar koku profesionālā līmenī. Mums bija ambīcijas arī citā virzienā. Graudkopība? Zemgales tehnoloģiskais centrs. Tā nav graudkopība. Tehnoloģijas. Virzītspēks. Labi. Arī tas mums bija. Bet tad viss plūst tur mainās, un mēs nonākam vienā mirklī, kad viens cilvēks ir izdomājis, ka varētu Māri Avotiņu piekrāpt, no viņa izvilināt naudu. Sasodīts. Jā. Tas pats rekets tikai bišķi jau vēlāk. Tas tāds... labi, jā. Man pat apgrūtinas teikt, jā. Maz attīstīt cilvēku. Un tad mēs nonācām pie tās kūts, pie zāģiem un pie iztērētas naudas, un tad bija jāsāk karpīties. Atkal. Tas bija tas sākums karpīties. Jā, tas bija tas sākums. Jā, un tad viena tante teica, ka Zviedrija ar roku zāģē guļbūs, un ka tas ir ļoti labi, un tas ir viss kā vajag. Es esmu inženieris, mēs ar roku nevaram zāģēt. Mēs rūpnieciski ražosim tās guļbūs, un tad mēs sākam ražot rūpnieciski guļbūs, un tad mēs uz Zviedriju sūtījām, paši samontējām, un sapratām, ka mēs to varam, ka mēs saprotam. Kā jūs zāģētam guļbūvēm veizopu dabujāt iekšā? Kas ir veizops? Veizops ir tas, kas stūros vējš nepūš iekšā. Paksis, jā. Paksis. Jā. Tas ir grūtākais, kas savieno divus baļķus, grūtākais stūris. Plānākā vieta. Te atkal... Es stulbs jautājums saku, ka stulbs jautājums... Nē, jautājums nav stulbs, jautājums ļoti interesants, jā. Tā tad ir kaķējums tas ir. Jā. Kaķējums un ir paksis, jā. Tātad divas lietas, jā. Pirmkārt, kaķējums ir tās kropītes, ko liek, lai abi baļķi forši sajūt kopā. Jā. Paldies. Rūpnieciskais kaķējumu uztaisīt vienkāršāk, tur frēzēm, izfrēzē, jā. Svarīgi ir, kādos leņķos tur to visu tais, cik kameras, tur tās gaisa kameras atstāja, kā darīt tā, lai ka koks kustās vai ko, lai viņš nekad nepūstu cauri. Lai pels var izskraidīt. Jā, lai process notiek. Lai pel iekšā tiek, bet ārā netiek. Jā, lai ir vakariņās gaļa. Jā, ilgtermiņā. Lūk, jā, to mēs izdomājam. Tad mēs izdomājam, kā to paksi taisīt. Jā, mēs faktiski Latvijā no pirmiem taisījām dubulto paksi, jā, liekā gaisma nespīd cauri un vējš nepūš cauri, jā. Un es apgalvoju, mēs pat tiešām pirmie netaisījām kontrolmontāžas. Es ticēju saviem inženieriem, projektētājiem, viņi uzzīmēja, un es ticēju puišiem, viņi izfrēzēja, izzāģēja. Un pirmā montāža bija tur pie tā klienta, kas ir nopircis māju. Jā. Kas ir mēs? Cik daudz cilvēkiem dod darbu?
Esmu vadonis. Labi skan. Nu, kā kuram? Citi jau baidās. Man nepatīk. Jā, es zinu. Tad redz, ironija redz. Evalds Ēdmans, ar viņu mēs kopā strādājam kopš pirmās dienas, jā. Viņš pa visām tehnoloģijām, pa visām mašīnām, pa visu ražošanu. Viņš visu laiku vēl joprojām, mēs esam kopā. Maniem kopā bija Ainis Beitāns. Mēs bijām ideāli trijotne. Es ģenerēju, Evalds teica, nē, nav iespējams. Un viņš iekal teica, ka var Un Ainis izskaidroja. Cik... Un es biju vienkārši uzcepies, uzvāries, vai nākot teikt, jā. Nākošā tikšanās reizē, kad es jau jaunu kaut ko izdomājis, Evalds atnes paraugu. Zini, tomēr es izdomāju, ka šitas strādās, kā tu vakar Nav teici. tā, kā tu teici, bet ir apmēram tā, kā tu teici. Jā. Pēc iespējas tu. Jā. Un mēs bijām vienkārši fantastiska trijotne, jā. Kurš trešais palika, tas Beitāns? Ainis, viņš nekur nepaliek, viņš strādā, bet viņš ir lielisks konstruktors, un viņš pie projektēšanas strādā pie projektiem, pie inženieru risinājumiem. Tad cik esam mēs, tad tur ir trijotni jūs tie, kas esat tie atomu kodols? Kritīs tātad? Jā, Ainis, mēs ar Ainu vēl joprojām draugi esam un risinām visādus jautājumus, sarežģītus. Viņš pagāja no tā kodola. jā, viņam ir savs birojs un viņš tur strādā. Bet man ir ļoti labi projektu vadītāji tagad. Kā tu viņus dabūji gatavu? Tikai tāpēc, ka tu esi tāds tā kā dzīvesudrabs? Es neesmu dzīvesudrabs, esmu mierīgs, nosvērts, tā kā franču buldes. Mums ir vidas filmās, man nosvērts, ka franču buldet labi. Laikam jau, ka pavēlka bišķiņ, ja? Vienkārši neturās kopā. Tad neturās kopā. Un cilvēki jau piebersējās, ja? Viens otram, Bet tā ir arī tāda vadoņa cienīga īpatnība saliedēt kolektīvu un uztaisīt tā, ka tiešām dažādi cilvēki māk strādāt kopā. Tas daudziem nav, bet daudziem ir. Jā, bet kas tur pa vadoni? Vadonis, tur sēdi malā un tu čubinies un skaties, kādā gadījumā. Kā tas tur viss man liekas, tas ir stereotips. Laus ir direktor, to angli slaveno, kurš kāvās pa visu pasauli, un neviens viņu nevar piebeigt. Beigās taču galvis laukā, jo viņi piebeidz, ne jau karietē. Tas arī tas pats stereotips par tiem, man liekas, latviešu baroniem, kas sēdēja savās pilīs un dzina nabaga vergus mūsu latviešus. Nē, man ir lieliski projektu vadītāji, un viņi ir izmācījušies, un viņi kā studenti pie manīm atnāca. Bet cik viņi tev ir? 100? Nē, 80, mēs esam maziņš kolektīvs, mēs esam maza ģimenīte, un tas ir mans nepareizā pieeja, skatoties tas no mūsdienas skatu punkta, jābūt vēsām sadalītām attiecībām, priekšraksti, blablabla un vispārējais. Man tā nav. Bet tāpēc, ka tu strādā ar koku, tu jau nestrādā ar betonu. Strādāja arī, koks. Viņš rada siltumu un maigas jūtas. Un viņš arī viņā ir improvizacija. Kurš no mūsu iepriekšējiem podkāstiem teica, ka viņam ģimenēs ir divas rūpnīcas. Vienā betons un otrā koks, un viņš pat redz tie cilvēki, kā tie, kas strādā ar metālu vai ar betonu, es neatminos, bet kaut ko ar tādām augstām, cietām lietām, ka tie ir tādi, Piedodiet grāmatveži. Grāmatveži ļoti radoši. Bet tie, kas ir koka cehā, tur tādā sanatorijā, viss maidīgi. Tur ir smaržīgi, tur smaržo. Tur daudz sajūtas. Mitrums cits. Viss tur ir cits, tur ir krāsa, kā bēša krāsa, koks ir bēšā krāsa. Tas viss ir nomierinoši, relaksējoši. Es tev gribētu pajautāt vienu Beidzot jautājumu. Es nezinu, vai par lietu. Klausies, ko es jautāšu. Visi saka, koks ir dzīves. Ko tas nozīmē, koks ir dzīves? Kā tu to izskaidro? Paņem rokās, viņš ir silts. Nav. Ir silts. Es gāju 2 dienu pārgājienā, paņem koku augsts. Bebra dambi pa taisno. Tas ir ūdens augsts. Ūdens augsts. Bet koks jau ir silts. Un tas silts jau arī ir tā maņa, ko tu redzi. Tas ir silts. Tas vizuālā krāsa to arī. Kā smaržu. Nerunājam par ozolu pirtī. Priedegli, priežu mešu. Ozols pirtī atļaujās vienīgais no visiem kokiem paust savu attieksmi par pirti. Tolītās manējie kolēģi izteiksies, Māris, galīgs, jocīgs. Ir ok. Mēs improvizējam, draugi. Tas nav jāuztver kā faktoloģiski vai metodika kaut kā jādara, bet mēs vienkārši runājamies.
pirts, badmintons, operas parkets. Par to dzīvo koku turpinot. Es pieļauju, ka kaut kāda daļa cilvēku, kas šobrīd domā... Atbildēja. Bet neizvairīgi. Jūs tā kā man kolēģi, ja? Tu man nekad nesaki, kā jūs to parketu uztaisījāt. Es pateicu. Jā, pateicu. Es arī sapratu. Nu jā, par to dzīvo koku turpinot viss kārtībā. Es pieļauju, ka daļa cilvēku, tie, kas ir koka skeptiķi, un kas savai mājai, kas savai ģimenei būvē māju un netic kokam, iespējams, ka baidās no tā, ka koks ir dzīves, jo būs vēl viena dzīva lieta, par ko viņiem jārūpējas. Jo skaidrs, ka par dzīvām būtnēm ir jārūpējas. Viņi domā, ka viņi uzcels no betona blociņiem māju, un viņi tur stāvēs un nekur neaizmuks. Ar koku būs jāauklējās. Skaidrs, mēs zinām, ka ar koku ir jāauklējās vairāk. Kāpēc? Kā ar visu Kāpēc māju. jāauklējās? Man liekas, ka vienkārši ir jāvēro, kā viņš izturās laikapstākļos. Un ar visām lietām jau ir jāskatās. Bet, Vērot koku, tas jau budists. Nepiekrīt tam. Jā, kāpēc? Oponēju. Labi, tas man patīk. jā. Nu kā, tu uzliec koku māju, tad tu uzbūvē sev koku māju uz pareizi sagatavotiem pamatiem. Uzliec pareizi jumtu. Nē, nesakam koku māju. Tad tu uzbūvē māju uz pareiziem pamatiem, pareizi sagatavotiem, ar pareizām hidroizolācijām. Uzliec pareizu jumtu, jumtam uzliec notakas, un kur ir starpība, tas māja no koka vai no ķieģeļa? Gar skursteni kaut kas nāks vēl. To tu nepieminēji. Nu, skursteni var. Var arī nevar. Var arī nevar. Kur ir tā starpība? Nē, kur ir tās, kur ir starpība? Nu, tagad starp pareizi izgatavotiem pamatiem un pareizi uzlikt jumtu un visām lietu steknēm. Pa vidu ir būķermenis, ko sauc pa māju. Kāda starpība, no kā tu viņu būvē? Viņš sātans staigā 5-7 centimetri. Kur tad viņš tev staigā, ja tu pie pamatiem esi noankurojies? Labi. Augšā. Redzi? Labi. Nē, uz augšu pa guļbūvēm mēs runājam, pa ko citu runājam? Pa stāvbūvēm. Stāvbūve 12-metrīga pagale, mainoties tur no līdz... Staigā pa 4 mm? Garumā viņi nostaigās tev pa 0,5 mm apmēram. 0,5 tikai? Jā. Okay. Viņai tas koks, ko mēs, ko ražojam to koka māju, viņš tiek iebūvēts siltumizolācijā un nosaks no visām pusēm. Vēl kaut kādiem materiāliem, kas tai dzīvei, laimīgai dzīvei, viņam ir vajadzīgs. Jā. Un tad tur iekšā viņam vairāk nekas nenotiekās. Viņš tur stāv tāds un laimīgs dzīvo. Un viņš ir noķerts CO2 par godu mūsu zaļākajai nākotnē. Ļoti labi tas ir. O2, ne? CO2. O2 labāk skan. O2, bet tiešām mēs jau tur, to mēs elpojam. Bet CO2 ir tas, ko koks saķer augot, tas skaitās tās emisijas. Cik iekonservē. Tā nākotne, par ko mēs runājam. Jā, bet atbildes to ir, ja, ja jumts tecēs, tas ir laika jautājums. Mūris, betons vai nedodies gāzbetons vai koks. Viņš aizies postā. Ja nebūs lietas teknes iztīrītas, ūdens gāzīsies pāri, šļaksiesies uz apakšējo stāvu, vienalga no kā tā māja būs būvēta. Ja, respektīvi, citiem vārdiem, Māris saka, ja būs ziepes, tad viņas būs šakatā, vienalga no kā tā māja būvēta. Precīzi kopsavilkums. Bez šaubām, ja jūs gribat uztaisīt, lai tā māja būtu redzama no ārpus, ka viņa ir koka māja. Mēs šeit būvējam, un tās mājas vienkārši tas ir būvēts. Es to saku, tas tikpat labi būt liels ķieģelis, nu saprotam, jā? Liels ķieģelis noliec lielu ķieģeli, 13 metru garu. Jā? 13 metrīgs panelis, mēs to noliekam vienā cēlienā, siena gatavu, jā? Šveicē mēs tās mājas apmestas viss ir pa lielam. Cilvēkam vajag, lai viņš ir apmesta māja, jo viņa mentalitāte prasa apmestu māju. Bet tas ir būvēts, kurā izmanto ekoloģiskus materiālus, kur to CO2 mēs noķeram. Jā. Mēs liekam iekšā vai nu kokšķiedes vati vai nu celulozes vati. Visus pārējos ļoti prātīgi sagrupēts materiāls. Un tā māja ir vidēji draudzīga ar mazu pēdu. Zaļo pēdu, jā. Zaļo pēdu. Mazu latviešu pēdiņu. Jā, un tā tālāk, jā. Tas ir būvēts.
Bet tikpat labi viņi var ņemt un mūrēt tur no saviem ķieģeļiem vai betonēt tradicionāli. Bet tu esi padomu produkts. Nākošais jautājums būs, ir tāds krievu teiciens, ko mēs visi ļoti labi saprotam padomu laikos, abidna za ģeržavu. Žēl par to, ka tā notika. Tā varētu tulkot latviski. Ir kaut kādi momenti, pārstāvot koku būvi, ka tu vienkārši redzi, ka cilvēki ir aizgājuši šķērsām un diemžēl aizgājuši šķērsām. Un kas to veicina? Es nesaprotu. Savos celtniecībā. Tīri lietas, kuras varēja būt savādāk. Nu, mēs nerunājam par koku būvu, bet vienkārši par būvniecību. Jā, vienkārši par būvniecību, kur aizgāja. Mēs tikai tagad lēnā garā lienam uz to, ka mums var būt daudz stāvu koka būvs. Mēs lienam uz to, ka jau klausies mums, ka pievienoto vērtību tomēr uzstrādājam. Tam vajadzēja būt jau pirms 15, 20 gadiem. Mēs tikai tagad kaut kā sākam vērt vaļā tās atstiņas. Nav par to bēda. Vai žēl? Nē, ko tur bēdāties? Mēs varam tās atstiņas vaļā, tas lieliski. Priecājamies. Par to jāpriecājas, ka mēs beidzot varam atšķirēt senatām atstiņām. Mēs tikai varam vaļā. Jā, bet mēs arī tomēr esam tur nonākuši. Jā. Bet tas jau ir, man liekas, tāds kopējs tāds politisks kaut kāds tomēr virziens. Citur veicina tos procesus, jā, mums neveicina. Jā. Kāpēc mēs nezinām koku kā būvmateriālu? Tāpēc, ka mums nav bijuši tādas rūpnīcas Padomijā. Un Tehniskā universitāte arī to nemāca. Bet tā māca, Kazāks, Vilnis strādā un tur visu darbojās, un mums arī māca šo to tā nav. Es esmu Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas produkts. Vēl labāk. Jā, tagad universitātes. Jā, un es lepojos ar to, un es uzskatu, ka mēs bijām vislabākie. Es to galdu tricinu. Pulkstens ir kabatā, viss nerīd. Jā, lūk, jā. Tā kā, bet tā kokam ir, teiksim, par to koku būvniecību turpinot. Tā kā tas ir. Es viņu saku, cilvēkam saka, viņš saka, ko tu saki, priekšrocības, to. Pašām ir priekšrocības, jā, to varbūt pirmajam rīkam nesapratīs, jā, bet cik tu zaļš vienkārši pēc savas domāšanas, cik tu esi ilgspējīgs domāšanā, jā, pašām no gāzbetona pasaukt ģaģu baņu, un viņš tev uztaisīs daudzreiz lētāk, nekā mēs tev iedosim to mājiņu. Un skaties tikai, lai nesalīst, jā. Jā, jo ir bijuši gadījumi, ka tas uzliek virsū pārseguma paneli un te līst lietas, un tas pārseguma panelis nobrauc uz pirmo stāvu. Kaut kā tā. Jā. Kaut kā tā. Jā. Tā kā, ja viņam pa daudz metram tiek. Jā. Un ja mēs ievēram visas tehnoloģijas, ģaģa vaņa, kas uz vietas tur strādā, šramšot nestrādā te. Cerams, jā. Lūk, jā, tā tad... Ja arī viņi ievērot visas tehnoloģijas, visas priekšrakstus, tad viņiem tas process arī būtu krietni dārgāks, nekā viņi to dara. Jo tur ir laika solis vajadzīgs, lai pirms darītu to darbiņu, tev jāizdara tas, jānogaida. Mums tas bišķi savādāk. Mēs to visu varam ļoti ātri, rūpnīcā. Jā, un tur aizbraukt un nolikt. Kāds ir ideālais sienas pīrāgs? Ideālais. Tāds. Iekšē apdara. Nesošais, siltumizolācija, fasāde. Pa biezumiem ir prasa, tas ir, jā. Latvijā kāds ir foršs biezums, lai būtu silti? Faktiski visā pasaulē, es pa Eiropu gribu runāt, jā. Tie eiro kodi tur vairāk mazāk viss ir jau vienādi, jā, un vai Šveicē, vai pie mums, vai pat Spānijā, Portugālē, jā. Lai nav karsts? Nē, tur augsts arī baigi ir. Jā, bet tur ir faktiski rots jautājums, jā, lai tas karstums nelien iekšā, jā. Tur ir apmēram tie paši 25-30 cm siltumizolācija. 25 jau 30 cm siltumizolācijas. 30 cm siltumizolācijas uz sienas. Šis ir 25. Es foreles mēru. Tu zini, ka tas ir. 210. Tas nozīmē pusmetrs papīrs ir 210. 210, redzi? Un 4 vēl klāt. Jā. Tā arī ir. Un tas ir 297, jā, tā kā bišķi biezāks nekā, ap to. Lūk, jā. Bet tad kaut kāda pusmetra biezas sienas, ja būvē, domājot, ka būs liels ieguvums. Jā, pa daudz. Pa daudz, jā. Nav pusmetru. Vajag šitika. Citādi būs jācer pa daudz mežnos, lai visu to varētu nofinansēt. Jā, un tas ir nākošais. Nākošais, kurā es biju, teiksim, man draugs kolēģis Zviedrijā. Es esmu viņu vārdu. Kas nekas? Svens. Nē. Nē, latviešu kolēģis. Nē. Zviedrs. Un viņš bija cilvēks, kurš aizgāja pie karaļa un pateica, ka tā savu koka būs. Viņš personīgi atbildīgs par to, ka viņš ir normāli. Un viņam teica, labi, būvē. Ja? Lūk.
Nu kā, nu kaut kādā veidā jāsāk un uz kādu atbildību. Tas ir, kādam jāuzņemās pilsoniska atbildība. Un tas bija tas vīrs, kurš uzņēmās atbildību. Jā. Un par ko stāst? Un te es stāstu par ko? Par 2 rūpnīcām, kuras arī esmu iesaistīts, jā. Viena ir CLT rūpnīca, masīvs koks. Dēļas pie dēļ, dēļas pie dēļ, dēļas pie dēļ. Jāgavā arī līmē. Jā, nu, tur es arī līmēju. Jā, Andris, kas bija, nu, mēs esam partneri. Jā. Lūk, un otra rūpnīca man Zemgāles tehnoloģiskais centrs, kas tomēr ir nevis līmē koku pie koku, bet noliek brusīti, vēl vienu brusīti, un tad to piepilda siltumizolāciju. Arī ar koksnes atkritumiem vai pārstrādes procesiem. Lūk, jā. Un tad jautājums, kāpēc man viens stāv, teiksim, 2 stāv māju būvēt no CLT? Vispār es jau gaidu atbildi, bet es varu pats atbildēt. Nē, kāpēc būvēt, jā? Lai izgatavotu CLT plāksni. Jāpieliek pievienotā vērtība, tā. Lai izgatavotu CLT plāksni, jānogāž, teiksim, to kvadrātmetru, ja es tagad vulgarizēšu, jānocērt 3 baļķi. Bet, lai to pašu, tātad, un vēl plus viņš jānosiltina. Un tagad uzliks 3 baļķus. Un tagad tos ir 3 baļķi, nocirsti, kuras tur ir kvadrātmetrā salīmēti, bet tagad ir tie paši 3 baļķi, bet viņi nav salīmēti, un es viņus nolieku lielā attālumā vienu no otru un piepildu siltumizolāciju, man nekas vēl papildus nejāpiesiltina, Es uztaisu garu sienu vai 1 kvadrātmetru. Tad atbildi ir tad, ka ar CLT mēs nebūvējam privātmājas. Ja mēs gribam eksponēt specifisks pielietojums. Kāpēc izmantot CLT, kas ir modes materiāls, es uzskatu modes materiāls priekš privātās būvniecības, kāpēc izmantot CLT, jo viņš ir neliederīgi izmantots koks. Es saprotu, jā. Viņš ir svarīgi, lai es redzētu savā interjerā to, teiksim tā smuko CLT, to līmēto kaut ko, es to varu darīt. Jā. Ja es zinu par kāpēc es to daru. Ja tu zini, ka tas ir sāpīgi dabai. Jā, un ja man ļoti, ļoti vajag, tad jā, bet citādi tas... Jā, viņš kā daudzstāv būvniecība bija lielisks materiāls. Exuperī piņķos nebija taisīts no CLT. Man liekas, ka tur bija kaut kāds CLT, jo tur bija 3 stāvi. Jā, es sapratu, ka mēs arī no cilvēks prasa, labi, mēs taisam to CLT, un tad mēs sakam, varbūt tomēr ieliekam normāli. Mēs ieliekam 6 centimetrus CLT, un tu pārējo pieliekam klāt, to māju. Gribēja dabā, jā, tā lai būtu, viņš grib. Bet sās pa ko, tas cilvēks, tas erudītais cilvēks, kurš bīdīt cauri, viņš visu mūžu bīd to savu koku būvniecību, kad es šito viņam izstāstīju, kāpēc ir jānoc, kur tā zaļā domāšana, kāpēc man ir jānogāž tik daudz mešu, kurš tāpatās jāpiesiltina. Viņš ir vairāk tai savai funkcijai iztērēts nekā vajag. Un es nebiju domājis, ka tādu iespēju viņi atstās tie mani daži vārdi. Viņš riktīgi aizdomājās, un tad es jau tur tā vienaus klausos. Viņš jau citiem stāsta šo te. Kā savu? Man nekas nav pretī. Protams, tā ir progresīva ideja. Bet vienalga viņš stāsta jau to ideju, ka kāpēc mēs to darām, kāpēc mēs cērtam tik daudz koks, ja to tā nevar darīt. Jā. Bet tas nozīmē, ka Gudrs mācās. Es arī stāstīju bēgļiem, ka galvastācija vienīgo Latvijā, un pēc tam izrādījās Lubānā bija vēl viena galvastācija. Tev stāst, ka bija 2 galvastācijas. Gudrs cilvēki pazina, ka viņš adaptē vienkārši savas zināšanas, ja viņš iepriekš nezināja, piedodiet. Ļoti labi. Tā kā CLT ir ļoti labs materiāls. Kurš izgudroja to CLT? Latvijā kāds? Nē, austrieši kaut ko tur. Tur man arī sanāca, es tā savā laikā braukāju, tur, kamēr vēl braukāt, kamēr Covid vēl neplosījās, un blablabla, un vispārējās muļķības, izstāda Vācijā, un tur arī parādījās tas CLT. Tas CLT. Jēziņ, kam kaut kas tāds ir vajadzīgs, taču tas nav normāli, Un tad tiku pie diagrammām klāt, Tas bija tas mirklis, ka viņš parādījās tādā lignā izstādē, un viņš tā horizontāli, un tā. Aiziet augšā, Tie, kas klausās podcastu... Tikai modas standarts, kas ir? Tie, kas klausās podcastu tikai audio formā, es izstāstīšu, ka Māris zīmē to diagrammu, kas ir tā kā... Platoniskā mīla, un beigās un uz augšu, pacēlās dzīves līmenis. Kā Covid rādītāji novembrī. Bet tas ir jauns materiāls, tas ir progresīvs materiāls, tas ir
alternatīvas betonam, metālam un tā tālāk. Labi, modas kliedziens, tu tāpat saki savā būtībā. Modas kliedziens privātajiem, jo es esmu zaļi domājošs. Man vajag koku. Jā, tā ir zaļā maucība, ja tu saki, ka tas... vai ne? Tu tāpēc, ka privātiem, tie, kas domā par to, ko ieguldīt privātais, grib, mēs ko tik mēs negribam. Mēs gribam... Bet es arī gribu, negribu reprodukciju. Gribu tā, normāli, uz oriģinālu. CLT tas ir sakožļā izpļauz? Nē, CLT ir oriģināls. Es sapratu, jā. Lamināt plāks, tas ir sakožļāts. Tas ir atkal cits. Bet viņš ļoti labs daudz savu būvniecībai materiāls. Ideāls. Ātri, ekoloģiski, mazi. No koka, cik tavuprāt tādu maksimālo daudzstāveni, cik prātīgi un izdevīgi būvēt? Man bail domāt. Jo ir projekti redzēt tur bet 11x4. Tās vīzijas, kas ir koka būvs, es negribu samaloties, tur arhitektūra, tur es viens noteikti daudz labāk to zinu, jā. Man liekas, ka Japāņiem bija vai Kanādā bija tāds projekts, jā, kaut kāds bija 40 stāviem. Ar betonu sirsnīgi droši iekšā un ar koka apdaru kaut kā tā. Nē, tā ir koka būve. Koka būve. Betons sirsnīgi. Kas tas bija par izteiciens? Nebija dzirdējis podkāstus teicot. Koks turpinājām pie Koks turpinājumā betons sirsnīgi. Wow. Nē, ar koku var darīt ko, jā, bet ar koku var darīt ko, bet ir, ja bez šābām kaut kāds ir saprātu robežas. Jo mums jau arī tās mājas, teiksim, mums ir daudz klientu, mums ir interesanti klienti no Nīderlandes. Jo viņi ir interesanti projekti, jo Nīderlandiešiem koks ir ekskluzīvs. Un tad viņi grib izpausties, jā. Tad arhitekti grib izpausties, un tie īpašnieki grib izpausties, jā. Un tur arī mums ietas mūsu produkts jaunais CLT, ko mēs rūpnīcā taisam CLT, un plus tas mūsu karkas. Jā. CLT tikai tāpēc, lai cilvēks, sajūt to masīvo koku iekšā, jā. Tik draudz, tiks atļauties. Jā. Tas smukam kārtī. Jā. Tie, kas klausās, bet neredz tāda šits ir 6 centimetri. Jā. Amsterdamā teica, ka viņai tas motīvs jau no viduslaikiem ir, kad šī pilsētā ieved sudrabu, bet ārā liež tikai zeltu. Līdz ar to Nīderlandieši, es atceros Karostu, arī bija stāsts, jo Karostas muzeja pēkšņi tur pārtrauks elektrību, tad Nīderlandieši turisti ir tieši tie, kas jau pagūši uzkurināt uguns, kur izdomāt kaut ko, kas un kā ļoti radoši cilvēki. Jā, radoši cilvēki. Tāpēc tas ir labs motīvs skatīties, kā viņiem, ko viņi grib. Jā, un ir tas, ka var tikai būvēt no koka, bet tur arī būvēt sadraudzību visiem citiem materiāliem. Ja betonu un metālu un vispārēji. Radoši tādā ziņā, kad, atsimredzot izglītības sistēmu vai arī situācija, kādā viņi atrodas, liek būt radošākiem nekā kaut kādiem citiem kolonāliem briesmaņiem. Bet kur ir vispār vadošie tajā koka izpratnē? Tu teici, tur šī Austrijas Šveices teiksi? Jā, tur tie visi tie gudrie institūti ir, jā. Austrijā, jā. Bet tas Skandināviem, Skandināviem, no Somijas līdz pat Norvēģijai, viņiem ir kā tās tradīcijas, ka viņi būvēja tās karkas mājiņas. Somu mājas saucamās. Es nerunāju par firmas nosaukumu, bet par principu. Jā. Tur, kad, karavīrs nāca no kara mājās. No kara mājās, tad viņam deva iespēju tādu mājiņu uzbūvēt. Jā, tā tas sākās? Tas ir tā kā īsts stāsts. Tas ir īsts stāsts, jā. Pa Somiju. Lūk, viņam bija tik, cik vajag, tas, kas vajag, tur, kur vajag, un tā viņš vajag. Viņš to māju no kaut kurienes atved gatavu un salikā. Nē. Viņam tur, es domāju, ka viņam... Tas ir cits. Man lūdzu tagad varbūt iedziļināties savās atmiņās tik dziļi. Nē, bet tas bija sākums viņam, jā. Un mēs esam neiespējamie rūķīši tajā visā starp tiem austriešiem un tiem skandināviem. Kādi rūķīši? Neiespējamie. Kāpēc neiespējamie? Kas paņem kaut ko neticamu, neiespējamu, viņam un uztais arī. Mēs uztaisam, jā. Jā, par to ir stāsts. Mēs uztaisam. Ko vēl esam uztaisījuši? Bez tiem parketdēļiem ar kompensācijas rieviem frēzētām. Tādu, kas dara godu. Ko tu labprāt tādu? Ja tu nostātos priekšā Dievam un teikšu, tā, Mārta, ko tu esi izdarījis? Tik sarežģīti, tad tagad 30 gadi tagad jācilā. Jā. Nē, labi, kas tas, pa ko pašam prieks, kas ir dabūts gatavs? Man māma priecājās par maniem tiltiņiem mazirbe. Aha. Koka. Mācēja jau salikt, tajos laikos jau. Arkveida tiltiņi. Es mēģināju to Da Vinci tiltu. Nē. Es slimēju par taisījām. Baisis maks viņš iznāk. Jā. tas, kurš pats sevi noķīlē un uztaisās,
jānos. Es pateikšu, kas man patīk. Es pateikšu, kas man patīk manā darbā. Man patiešām tas ir tas, kas patīk, un tā ir tā pozitīva emocija. Ja? Es vienu gadu braucu mašīnā. Patīk braukt mašīnu, tāpēc, ka tu redzi riņķi apkārt. Visu man krācē neliec ņemt noslūdzu. Tas arī tas bija nesistemātiski piestē. Jā, ja tad redzi to visu to vidu. Uzmanības nākošais jautājums varbūt arī par ģimeni. Nē, par ģimeni tas nebūs. Tas noteikti brauc mašīnā, brauc uz izstādi. Ja? Un mums te Latvijā būvējam vienu māju. Vienu māju vienam cilvēkam, kas arī dabu ļoti tūs. Lūk, un zvana. Klients. Ja klients zvana, tad es vienmēr saraujos. Jo parasti jau zvana, kad ir slikti. Jā. Latvijas labi. Ļoti reti. Un, saprot, zvana, cilvēks raud otrā pusē. Es domāju, kā ir tik slikti. Ne, saprot, tas ir, es pat apstājos tad bāņu malā, tur ieslēdzās savas lampiņas, jā, es saku, Jāni, kas notiekās? Viņš saka, es nekad mūžā man nav būvēta māja, nekad mūžā man nav bijusi sava māja, ja? Un es tagad stāvu tādā laukā, un man ieripo 2 lielie traileri, un attaisās vaļā, un tur man māja stāv. Ja? Un cilvēks raud par to, emocionālais pārdzīvojums par to. Tas ir tas, kāpēc man patīk mans darbs, jā. Cilvēkiem dot pozitīvās emocijas. Ai, cik var stāsts. Tas ir, saprot, tas ir pilnīgi, tu tā, mēs esam, Jāni, viss ir kārtībā, tā ir tā māja, priecājies, neraudi par to, jā. Bet, tas ir, tas saviļņojums tāds, viņam jau tas arī tev atnāk, jā, tās. Kā nē, protams. Vai tev cilvēks pēc gadiem 15, kuram tas māja būvēs? Viņš tev zvana un saka kaut ko. Ja? Visi labi, bet kāds krāsas kods ir? Es varētu teikt krāsu nomainīt mājai. Es nomainīju pārkrāsot to māju. 15 gadu labs periods. Jā, 15 gadu pirmais pārkrāsošana. Diezgan, šiki. Bet tas ir veiksmes stāsts. Es tā māju, kad 3. gadu pārkrāsoju. Ja? Bet tad jākrāso vēl tad, kad viss ir kārtībā, ja? Es savēju to lapeni, kas tagad ar kaut kādām karstu linēļu. Tur baigi interesantās bija tas veids, kā mēs dabūjām to krāsu. Nebija laika, bet arī sapratu, ka 15 gadus turēsies. Jā, man tur stāsti bija, ka tur turēsies un viss pārējais, ja, bet es savēju, ka kāds man arī lapegli. Pasāra lapegli, un es biju domājis, lai viņi tā nosirmo pati. Protams, tas ir skaistākais. Un tad bija ģimenes konflikts. Un es esmu viens, man pretī stāv 4 sievietes. Ko es viens pats varu izdarīt? Zaudētājs. Es zaudētājs vienos vārtos. Bet tu nezini, kā tas notiek. Nē, es zinu, kā Musulmaņiem ir tas viens teiciens. Paprast, ko viņš grib un izdara pa savam. Sevišķi veciem cilvēkiem. Es zinu, kā tas beidzās. Beidzās tā, ka katru 3. gadu. Gribu teikt, ka tu uztaisīji konču. Jā, katru 3. gadu es tagad viņu... Un saki, meitenes mēs varējām arī nekrāsot. Varējām braukt ceļojumā. Un māja izskatās katru 3. gadu tā kā svaigi tikko uzlikt. Ja patiešām es zinu, ko nozīmē, ka tas koks novecot, tas ir tik skaisti. Tas ir skaisti. Niansē. Jā. Tas ir skaisti. Man sarkani logi, tā tumši sarkani logi bija. Un tas būtu tāds sudrabaini pelēks skaists. Viņš vēl būs tāds tumīgs, tas pelēkums būtu tāds... Tagad jau nopirkt mājas krāsu, kas izskatās kā novecots smuks, svaigs koks. Tā ir savu maiko, lai tie skuķi tur dzīvot arī ekspo. jā, tā kā, Maz tādu 16 kvadrātmetri. Viens bija izstāstījis 80-gadīgs vīrs, kurš mācījās franču valodu kārķos, salāk viņu piemeklēja. Viņš saprata, ka viņam mūžs iet uz otru pusi. Viņš aiziet uz Brīvdabas muzeju, apskatās, kādi puiši mājiņi. Īstāst. Paskatās 16 kvadrātmetri, 2/3 ir dzīvojums, 1/3 ir krāsnes, kur uzreiz kurina, silts, uzreiz ūdens. Viņam tikai vēl bija saules baterija, viņš dzīvoja nekurienē savā atgūtā īpašumā, bet tā kā viņam tur neviens vairāk negribēja, tad viņš jau bija pārdevis, līdz ar to viņam pensijas fonds bija, viņš vienkārši dzīvoja tur nost. Un, lai smadzenes neatrofējās, mācījās franču valodu, 2 gadus mācījās frančiski, tad spāniski, tā dzīvo nost. Fantastiski. Cik liela ir jābūt mājai? Ja tu skaties par tādu optimālu izmēru. Tā, lai ērti jūtās visi. Tur ir ļoti dažādi. Ļoti dažādi, tā jau ir arhitektūra. Tā ir, nē, tas ir tas cilvēks. Katrs cilvēks savādāk, jā. Katrs cilvēks savādāk. Ir arī cilvēki tādi, jā.
ir, kas grib piedalīties tajā procesā, savas mājas radīšana. Tas, ko es visiem saku, nu, tā taču tavu māju nepiemērojies tam, tur uzzīmētiem. Piemērot to būķermeni sev. Nu jā, bet tad ir viens ir tas, kas citiem tādiem ir, tātad tā ir laba, pārbaudīta. Tas tāpēc kā restorānā. Jā. Šitais apēd, to es arī gribu to pašu. Ar maniem viņš savādāk ir. Un ar maniem ir savādāk arī, kas, jā, man patīk, man 3 meitas, jā. Man patīk, ka meitas atbrauc ciemos, viņam jābrauc ciemos tagad, viņam katram savu ģimeni jau, jā. Atbrauc ciemos, liek, kur palikt. Nu, jā. Un mēs divi tā dzīvojam, tad visām, tanī mājās. Priekš diviem liela, bet tad, kas sabrauc bērni. Jā, bet man tas netraucē, ka viņa liela. Jā, man patīk liela māja. Jo viņai jātīra. Liestu mieru. Es atkal ar savu slotu. Viņš ir izgudrotājs. Viņam ir tā, ka tur ir tās šķirbiņas, kur tu rodās vilkme un visi poteļi salīdz. Jā, man arī patīk sēdēt ar alus pudeli uz terases un lai tavā labā strādā rūķīši. Jā, Roberts. To man arī saka, ka viņš izdomās visu, lai viņam nebūtu jādara kaut kas. Jā. Tas labi, tā kā tev pulti jau arī runāja, televizoru pulti izdomāja, tāpēc, lai nebūtu jāatcerās un jāiet pie tā attīstība. Ja, pēdējais jautājums vēl. Jau noslēdzošais. Mēs tik tālu jau esam nonākuši. Noslēdzošais jautājums. Jā, laiks skrien mēs pārniem. Tagad pa lietu, jā. Bet sākām mēs normāli reketi. Nē, par lietu es kā lasīju, ka tu arī drusku audzini tos jaunos lietas kokus. Viņi paši aug. Bet man skaidrs, ka tas ir lielisks un tāds milzīgs projekts un droši vien ne ļoti viegls, bet es ticu, ka tu jau redzi paskatoties cilvēku, būs vai nebūs. Nav tā? Paldies Dievam. Visi cilvēki, visi forši. Visi cilvēki ir labi. Bet, zini, kā es audzinu viņus? Atnāk jauns gurķis, students vai tikko beidz students, jā. Un mēs tagad sēžam, risinam jautājumu. Saka, priekšlikums tavs, jā. Saka, uzzīmē to mezglu. Un viņš uzzīmē tādu mezgliņu. Jā. Tie, kas nedzird, jā, tas ir maziņš mezgliņš uzzīmē. Es saku, un tu tur kaut ko tagad redzi? Īsti viņš tur neredz, kā viņš kaut ko var paskaidro, bet arī, ne īsti. Saku, zīmē pa visu papīra lapu, vietas tur ir daudz. Ja? Un tad jau viņam jāsāk domāt ir. Jo maziņā tu tur jebko var noslēpt, ja? Ka viņam tas mezgls, tas savienojums, kas jāuzzīmē pa lielu lapu, tur viņam ir līnijas sākums un līnija beigas. Tas, ko es saku, būvniecībā nav stari. Ir sākums un ir beigas. Un tad viņš sāk domāt. Tad viņš sāks pilnveidot, jā. Un tagad visi mani darbinieki, tagad vispār visi darbinieki zina, kad ir priekš manīm jāzīmē liels. Un kad tu zīmē lielu un tu velc to līniju, un tu pats jau domā, viņai te nobeigties vai iet tālāk, vai krustoties kaut ko. Es uzskatu, ka tā ir tā mācīšana. Tālāk pārējie viņi paši mācās. Savu loģiku tur ir, tādā brīdī, kad psihologi saka, uzrakst uz papīra lapu savu vārdu. Protams, ja viņš ir atnācis pie tevis, viņš ir jaunais. Tu esi sirmā galva, viņš nobies. Viņš savu vārdu rakstīs maziņu. Tāpēc, ka... Un varbūt ar parasto zīmoli. Ko psihologs sakiet, jā. Forši, ka augam. Jā. Saka, cilvēki dažādi un to var pieņemt un savi jau tāpat tās lodi nedzirdēs un ātrāk vai vēlāk tomēr no viņas ķert staps un varēs pilnveidoties labā nozīmē. Vienalga, vai tu esi gājis arhitektu bērnu dārzā vai arhitektu varbūt iemācies tikai universitātes 4. kursā. Jā, mācīšanās ir miedarbība. Ne, es tikai mācu. Es arī no viņiem mācos. Domāju, gan. Jo viņi ir jaunāki par manīm. Viņi ir jaunāki, jā. Viņi ir zinošāki. Man viņi ir jāķer. Bet šis tas man arī ir. Klausies, mans noslēdzošais jautājums, kā tu atpūties to badmintonu siti? Man ļoti viņš patīk. Es varu saprast. Viņš ļoti patīk. Tā ir vieta, kur tu vari izklaigāties, izlamāties, izbļaustīties, un vispār iet tādā pašā krāsā ir, neapvainojās neviens, un man patika tā vieta, tā viena sporta zāle, LLU peldbaseins. Tev ir situācija, man nepatīk vārds problēma, ir situācija, kur jārisina, jā, un tev tas risinājums nekāds nav. Un tad, kad es izspēlējies no rīta,
Mēs no rīta pirms darba gājām tajā laikā, ja? Un tur ir tāds kapnīts, kas ir jāuzkāpj augšā, un tad jānokāp bišķiņ lejā, ja? Un tad mirklī, kad tu jau ej pa kāpnēm lejā, tev nesanāca. Klikšķis. Ja? Atnāk klikšķis, un tev ir elementārs risinājums. Es nezinu, kāds ir. Pilnīgi tu jau tā ir kaut kāda situācija, jārisina, jādomā, taisies badmintonu, un tu jau ej uz turienu un gaidi, ka te viņi atnāks, saproti? Piezvanīs, jā. Tāpēc, Dieva cilvēki. Jā, tas tev izslēdz un viss. Nē, man patīk aktivitātes. Man visāds aktivitātes patīk. Tu esi starp diviem Māriem, varbūt tu vēlies kaut ko. Es tagad vēlos, jā, es klusībā vēlos. Vai podcasts beigtos, tu gribi teikt? Nē, es kaļ varētu teikt, es vēlētos, lai viņš nebeidzas nekad. Mēs to nevarēsim nodrošināt. Varbūt varēsim. Bet es nekad nesaka nekad. Bet mūsu nosaukums ir koks turpinājumā. Tā kā tas jau vien norāda uz to, ka labās lietas nekad nebeidzās. Paldies jums abi, Māri. Jā. Un jūs, kas klausieties, paskatieties, padomājiet radoši, paklausieties domu gājienu un izdariet savus secinājumus. Paldies, Māri, kā atbrauc. Piedokties sajūt 3 reizes to firmas nosaukumu. Bet viss ir kārtībā. Neesi vienīgais. Ja tu tā gribēji būt vienīgais, bet neesi vienīgais. Ir ok. Un paldies jums, ka uzaicinājāt. Ņem pa labu. Paldies. Tā. Lai dzīvo koks. Jā. Šis podkāsts ir tapis projekta Koka būvniecības klastera starptautiskās konkurētspējas veicināšana ietveros klastera programmā un saņem ERA finansējumu.